Pie mums ir viesojušies 4 pāri, un 3 no 4 gadījumiem vīru sauca Andris. Līdz ar to, es nezinu, man rodas tāds ieteikums vēl neprecētajām meitenēm, ka ir jāmeklē ne tikai kristietis, bet arī Andris, lai tiešām izaugsmi ģimenē. Mēs viņam sarežģījām visu to pasākumu vēlreiz 2. Jā. Es iesākšu ar dažiem tādiem iesildošajiem jautājumiem, un tad mēs ķersimies klāt mūsu šīs dienas skatītāju jautājumiem, un jāsaka, tie diezgan daudz, tā kā es nevarēšu izplūst ar saviem jautājumiem. Bet es gribētu iesākt ar tādu jautājumu, ko es dzirdēju, ka jūs diezgan bieži esat uzdevuši saviem bērniem. Kā jūs rīkotos, ja neviens jūs nerātu, vai neviens nebļautu uz jums un nenotiktu nekas slikts? Ko jūs darīt savā dzīvē, varbūt citādāk, vai jūs darat tieši to, ko jūs esat iecerējuši? Jā, tāds jautājums ir. Tas bija pirms tās visas TikTok ēras, kad we listen and we don't judge, ka mēs uzklausam un nenosodam. Tas bija mūsu tāds. Bet viņi var izspēlēt to kārtu kādas 3-4 reizes, pēc tam jau viņi vairs nestrādā tik izteikti. Bet viņi strādā, kad tas patiesībā nāk no mūsu personīgās pieredzes, kur mēs esam arī bijuši dažādās organizācijās, kur, diemžēl, nav bijusi iespēja izteikties. Citreiz tu kļūst par labu vadītāju, nevis tāpēc, ka tev ir labi vadītāji bijuši kā piemērs, bet tāpēc, ka tev ir bijuši slikti vadītāji, un tu esi sapratis, kāds tu nekad negribi būt. Stipras organizācijas pamatā un stipras ģimenes pamatā ir tas, kad ir iespēja izteikties. Arī valsts pamatā, kad ir iespēja izteikties. Un ģimenē tas ir, tur mēs to varam kontrolēt kaut cik, un pāris reizes kad bija kaut kāds tāds vecums, pirms, kad tev tiešām nekas nebūs. Teici, neies pa gaisu, mamma nesodīs, vai tev ir kaut kas tāds, ko tu gribētu pateikt. Un bija lietas, kaut vai varbūt no mūsu perspektīvas smieklīgas. Viena no mūsu meitām atzinās, ka viņai džempers, ko mēs Ziemassvētkos bijām uzdāvinājuši, ka tas viņai likties bija briesmīgi. Viņai mīlestības valoda ir dāvanas. Tie bija slikti Ziemassvētki, viņai bijuši. Un mēs nebijām aizdomājušies. Mums likās, ka viņi tieši gribēja to džemperu. Bet varējām izrunāt, izgludināt to lietu, un noregulēt un pārunāt. Tā kā bija iespēja izteikties. Tā ir ļoti, ļoti svarīga nianse patiesībā, kam sekot līdzi. Vispār šajā vakarā mums ir tāda unikāla iespēja jūs redzēt abus divus kopā, jo bieži vien podkastos, kur esmu skatījies, jūs parasti tā kā individuāli piedalāties. Tā ir tāda unikāla pieredze. Paldies jums, kad piekritāt būt šajā vakarā kopā ar mums. Un tas jautājums arī... Jā, tieši. Vēl tuvāk, tu vari piesēst. Mēs varat vēl kādus aicināt šeit skatus kopā ar mums. Tieši jautājums par jūsu tandēmu. Kā jūs raksturotu savu tandēmu, jo daži Andri pazīst kā slavētāju, kā skolotāju, uzņēmēju, tāpat Gunita daudzi tevi iespējams pirmo reizi iepazina ar to super fantastisko video, kur tu bērnus salīdzināji ar kolēģiem un visi vienkārši bija pārsmējušies. Bet kā jūs paši sevi raksturot? Kas jūs esat? Mums ir tāds ļoti labs tandēms. Tu tā kā biskvīts, es tā kā krems. Ja viņš tā kā pamats un es pieskatu perimetru. Andrim stiprā puse ir būt pionieri. Ja jūs zināt, kas ir pionieris, tie ir leduslauži. Tie ir tie, kas izskaļ ceļu. Un man stiprā puse atkal ir uzturēt kārtībā visu, kas ir izkalts un izveidots. Tajā ziņā ir labi. Vai ir brīžos viegli? Nav viegli. Citreiz ir tā, ka, un es nedomāju, ka katrs pāris to varētu arī darīt, ja ir jādara. Bet tas grūtums ir tajā, ka te viņš man iedod buču, un es esmu sieva, un te viņš atkal runā pa biznesu, un es dabūnu pa mici, vai arī otrādi. Ne? Un liekas, paga 5 minūtes apakaļ, tu man bija vīrs, tagad tu man esi biznesa partners. Un tur ir tas grūtums. Bet laikam labākais ir nevis uzaudzēt ādu vienam pret otru, bet tieši otrādi, ka tā āda ir tik plāna, ka man var kaut ko pateikt. Galvenais nepalikt pa cukurgailīti, respektīvi neizkust pie jebkuras kritikas.
Nav nekāda rozā brilles. Mēs tāpat strīdamies un rājamies un salīkstam mieru. Un mēs zinām, ka šķirties nedrīkst, gulēt dusmīgs iet nedrīkst. Tad gribam, kaut kādā brīdī tas viss ir jānoregulē. Tad šie bībliskie principi palīdzējuši palikt kopā. Jā, jūs jau pieskārāties arī sociālo tīklu jautājumam. Tas ir iespaidīgi. Es domāju, ka Latvijā viens no top 3 iespējams ar visvairāk sekotājiem Instagram konts jau noteikti. Redzēju, ka tikai Kristapam Porziņģim ir vairāk, un kas tad tur vēl bija. Bet man liekas, top 5 noteikti ir. Ja? Un tomēr, skatoties jūs tajā kontā, es skatos katru dienu gandrīz, vai ir kaut kādi jaunumi, jaunas idejas, radoši pieejami. Kā jūs ražojat tās idejas? Tas nāk jums vienkārši no sirds plūst ārā, vai tur apakšā patiesībā ir arī smags darbs un plānošana? Nē, mēs vienkārši no rīta viss tā viegli. Tas ir virpulis, tie sociālie mēdī, tas ir atvers, kurš ir jābaro. Viņš ir spēcīgs. Tās ir krustceles. Šorīt brīdī tās ir krustceles, kurā pasaule, kam pievērš uzmanību. Mēs arī Bībelē lasām par to, ka arī gudrībai ir jāiet tur, kur ir krustceles. Ģeķība tur stāv un bļaustās apkārt, un arī gudrībai, diemžēl, ir jāiet un jābļaustās arī jāpievērš uzmanība uz labām lietām. Tās krustceles šī brīdī ir sociālajos mēdījos. Tas nav viegls atvers, ar kuru darboties. Tas paprastas nervus, tas paprastas strīdus par to, kas ir pareizi, kas nav pareizi, ceļš, ja tu to dari. Nevis tāpēc, ka tu gribi būt populārs, bet mūsu gadījumā tas ir bizness, tad mēs gribam nopelnīt naudu, lai uzreiz saprastu tie miljoni. Tad starptautiski mums ir 3 miljoni sekotāji, Latvijā mums ir 40. Latvija pelna mums 95% no visām finansēm. Tie miljoni nenozīmē neko. Šobrīd vēl. Mēs strādājam pie tā, bet visus šitos gadus viņi neko nav devuši. Un tā ir tā arī daļa no tās virtuves puses, ko ir labi dzirdēt un zināt. Citreiz ir kaut kāds ideju uzkrājums, atbildot uz to jautājumu, kur tās idejas rodās. Ir kaut kas, ko, piemēram, jūs darat, mēs darām. Mēs, piemēram, ejam dzīvās iekšā stundās. No turienes jau arī ir idejas. Ja, piemēram, visbiežākās kļūdas vai visbiežākie jautājumi, kā cilvēkiem ir izrunas, kaut kāds nianses, to jau pamana un uzreiz ir tāds, ja tas noder manam vienam studentam, tas var noderēt arī kādam, kādā citā valstī, mēs viņu varam iefilmēt. Bet ir ļoti labi, ja ir tāda uzkrājuma, ja rezerves uz idejām, bet citreiz viņas arī izsmeļās. Un tad ir jāpieturās vienkārši pie tāda eju un daru kā darbiņu. Piemēram, es savā laikā apņēmos, es zinu, ka es nevaru no visu tā savu kontekstu likt iekšā 3 līdz 5 reizes dienā. Vajadzētu, es nevaru. Bet ielikt 3 reizes nedēļā ar mieru, kad mājās nav kašķis un es pat neesmu pārdegusi un izpumpējusies, to es varu. Un pie tā es arī pieturējos. Un tad ir arī tāda tā kā atbildības sajūta. Man ir jātur acis vaļā un jāskatās. Tas pats Miķels Baštiks, viņš ir tik kolosāls ar to savu vienkāršo mudinājumu. Katru dienu vēro ikdienišķas lietas. Jo tad, kad viņiem grafikas dizainā vajag idejas pasmelties, viņš jau to ir saskatījies dabā, spaiņos un visos kaut kādos atspulgos, un no turienes, no tām rezervēm tās idejas arī rodās. Ar tik aktīvu dzīvesveidu, kāds ar jums, kāda izskatās jūsu laika plānošana un cik svarīga nozīme arī disciplīnai jūsu dzīvē? Tad, kad bērns atzīmst un uzņēmums atzīmst, tad tev disciplīna pielīp. Vienkārši tev jāskrien tā kā trakam un jādara lietas, lai viss paspētu. Mēs neesam nekādi baigākie. Grāmatas par disciplīnu mēs nesarakstītu. Mēs vienkārši ejam un darām to, kas ir jādara. Un tas tā laika posmā ir sanācis, kad tīri ikdienā protams, ir kaut kā varbūt knifiņi, pirms mēs tiešām ejam ļoti laicīgi gulēt. Tad es ļoti bieži esmu gatavs iet gulēt 8:30, man neļauj, bet tad 10:00 noteikti esmu gultā. Un tad 5:00 es mostos bez modinātāja. Un tad 6:30 man ir pirmais raidījums, un tad diena sākās, un tad mēs ejam un darbojamies. Jo nav nekāda baigā formula. Lielākā daļa patiesībā cilvēki daudz ko nesasniedz, sevišķi tagad pēdējos kaut kādus 5-10 gadus, tikai tāpēc, ka viņi nepamana, kur viņi neliederīgi izmanto to savu laiku.
Katram, ja mēs paskatītos jauniešiem, neķer kreņģi, neprasīs, bet, ja es paskatītos, cik jums ir screen times, tad tur 2 zīmes būtu. 3-4 stundas ir vidējā statistika. Tad tās 3-4 stundas tu varēji kaut vai čilī picā strādāt. Tu būtu naudu nopelnījis. Ja tu skaties tās sūtas, kur tev aiziet garām, tas laiks, un tās tu aiztais ciet, tu pēkšņi izbaigā produktivitātes zvaigzni. Pagājušajā izaugsmes vakarā pie mums viesojās Jānis Grasbergs, un viņš lietoja tādu vārdu apzinātība. Un tā izklausās, ka šī tāda apzinātība, kā es izmantoju savu laiku, ko es daru, kāpēc es daru, tā ir tā kā jūsu dzīves tāda ļoti nozīmīga un būtiska sastāvdaļa. Arī šī izaugsme, nemitīgā mācīšanās. Jā, kāds būtu tā kā jūsu ieteikums varbūt mums šeit, vai kā attiekties pret neiesūnēt, būt tādiem aktīviem, būt tādiem, kas apzinās, ko viņi dara, neiznieko savu laiku. Es teiktu, kā Gunit jau minēja to, ka ieklausīties iekšā tajos sapņos un vīzijās, ko Dievs mūsos ir ielicis, lai to savukārt izdarītu, ir vajadzīgs tukšums un ir vajadzīgi, respektīvi, laiks, kur tev nav 58 balsis no telefoniem, un kādu pīkstieni. Un tad, ja tu to dari un tu piekopi šādu disciplīnu, tad tu arī dzirdēsi gan Dieva balsi, gan arī to, kas tev ir ielikts iekšā. Un tad jau tas ir tikai vienkārši atsaukšanās aicinājumam. Ok. Ko, esat gatavi, ka es uzdošu jūsu jautājumus? Jā? Tā kā tie ir diezgan daudz, visdažādākie. Varam lēkāt starp dažādām tēmām, tā kā esat gatavi. Interesants jautājums, iespējams saistībā ar Andra slavētāja tādu arī pieredzi, vēsturi, es nezinu. Vēl aizvien slavē? Diemžēl, privāti, bet jā. Nē, es vairs Dievu neslavēju. Kā es to teikšu? Nē, jā, draudzes kontekstā vairs ne, bet kādu laiku, bet jā, privātajā dzīvē. Kā uzsākāt projektu Jauna slavas dziesma? 2010. gads es viesojos, netīšām trāpīju būt Ziemassvētku. Pirms Ziemassvētku laikā Rīgā, Āgenskalna baznīcā man draugi. Es paziņoja, ka viņi tur taisa kaut kādu koncertu. Es gāju uz to Ziemassvētku koncertu. Tur bija grupa Your Space, tur bija Valdis Indrišonuks, tur bija vēl vairāki forši mūziķi. Un es tā klausījos, es domāju, vajag negodīgi. Rīgā žurāts foršas lietas, kad tas kaut kas Liepājā izskanēs vai kaut kur vēl reģionos. Un tā bija vēl viena no lietām, kur Dievs tik vienkārši arī uzrunāja. Un tā mēs arī sākām projektu Jauna slavas dziesmu. Vienkārši ar domu, bet to vajadzētu arī reģionos dzirdēt, tās jaunās un foršās dziesmas. Un pagājušajā gadā mums bija pēdējā sesija, mēs pārkāpām pāri. Tad šī projektā ir ierakstīts bišķi vairāk, kā 200 oriģināli darbi, latviešu autori, netulkotas dziesmas, tās ir 200 dziesmas, kas ir ierakstīts šo 11 gadu laikā. Slavu Dievam, paldies par to, ka uzdrīkstējāties to darīt. Jautājums, kā ir būt kristietim uzņēmējam, citu pasaulīgu uzņēmēju vidū? Tu esi uzņēmējs. Patiesībā ir vieglāk nekā nekristietim. Tāpēc, ka cilvēkam bez Kristus, bez Dieva, viņa dzīvē, viņam diezgan daudz ko nākās skatīties fiziskajā pasaulē un mēģināt atrast kaut kādas atbildes. Un vienmēr viņas ir tik vienkārši atrast. Mums savukārt ir tāda, varētu teikt, negodīga priekšrocība. Mēs varam vērsties pie mūsu debes tēva vai pie viņa vārda, kas ir izturējis laika pārbaudījumus, un mēs varam izmantot tos principus, vienalga, ko mums apkārt esošā politiskā vai vienalga kāda ekonomiskā situācija diktē, un paļauties uz to. Tādā ziņā mums ir pat vieglāk. Kā var iemācīties uzdot jautājumus? Sāc ar to, kas ir par rokai. Ļoti bieži pirmie jautājumi veidojās tīri no tādām ārējām lietām. Arī pirmie komplimenti, starp citu, izveidojās tieši no tā, ka tu pamani, ka cilvēkam ir smuki mati, viņš ir veltījis laiku sev sakopt. Un es dzīvoju pēc tāda principa, ka ja es kaut ko pamanu, bet adresāts neesmu es pati, tad es pēc būtības esmu pastnieks. Man ir jānogādā tā lieta, ko es sadzirdēju vai pamanīju tam, kam tas pieder. Piemēram, ja es pamanu, ka tev ir ļoti, ļoti smuks krāsas krekls, es varu aizbraukt uz Liepāju, tad nekad to arī neuzzinātu. Tas nozīmē, ka ir viens pastnieks, kas neaiznes vēstulīt līdz galam. Labi, tas tā diezgan pamatīgi, un es negribu, lai jūs sabaidieties, ka jums ir jāiet katrai
sētniecei, pārdevējai, un jūs pēc tam nevarat aizmigt mierīgi, ja kaut kas nav pateikts, bet sākt pamanīt. Sāciet pamanīt, un tie iesākumi parasti ir ārkārtīgi vienkārši. Man liekas, mēs jau 3. reizi šovakar sakam, ka lietas citreiz ir tik vienkāršas, ka lielākā daļa no cilvēkiem viņas vienkārši nedara. Un sākt uzdot jautājumus ir, tu pasties uz kādu, un es tiešām, vai tu dzīvo Rīgā? Cik sen jau tu dzīvo? Vai tu strādā, vai tu mācies? Tā ir tāda elementāra cilvēcīga interese par otru cilvēku. Kāda ir alternatīva? Ignorēt. Bet tu nekad nevari zināt, kam tu sēdi blakus. Ne lidmašīnā, ne autobusā, sāc ar vienu jautājumu. Citreiz tie mūsu kontakti tieši tā arī ir sākušies. Citreiz, kad mēs paprastam svešiniekam, no kurienes tu esi. Parasti mums ir tas priekšstats kaut kā izveidojies to, ka, ja pasaule par mani uzzinās, tad man izveidosies tie tilti. Mums jāuzzina par to otru cilvēku. Tā tie tilti veidojas. Nevis, ka ja tu uzzinās par mani kaut ko, tad mums būs, nē. Ja es uzzināšu kaut ko par tevi, un to es varu nokontrolēt. Un tāpēc tie jautājumi ļoti dabīgi. Tiklīdz tu saproti, kā tas darbojās un kā var atvērt cilvēku, tās sarunas veidot ar jautājumu palīdzību. Un no sirds un rajona to darot, bez viltus, bet tas vienkārši ir super. Un savā ziņā jautājumu uzdošana ir arī tāda mēraukla. Ja tev sen nav bijis analīzes uz to, cik liels egoisms, un tad es personīgi to izmantoju, tie ir uz jautājumiem. Man patīk, Andrim ir tāds teiciens, ir jābūt spējai padzerties no jebkuras peļķes. Tas nozīmē nevis tad, ka tev ir ļoti interesants tāds okeāna dziļš, slavens cilvēks, un tad tu viņam kaut ko prasīs, bet tev tur kaut kāds parastais kaimiņš. Bet iemācīties, painteresēties par jebkuru statusu cilvēku, par jebkuru dzimumu, vecumu. Es varētu pie grīdas nosēsties ar 2-gadniekiem, man būtu visinteresantākais vakars, tieši tāpatās kā arī ar 70-gadīgiem cilvēkiem, kuriem citiem varbūt viņi vienkārši krīt uz nerviem, jo viņi skan citreiz kā plata pa vienu un to pašu, bet ja ir kāda lieta, ko es esmu nožēlojusi attiecībā uz nepaprasīšanu jautājumu, ir to, ka man vairs nav mamma dzīva, patiesībā mans atzars ir viss te griezt, es esmu pēdējā, un man vairs nav kam paprasīt, kā bija, kas bija. Tas nāca pārāk vēl, jums vēl ir visas iespējas izprasīt pa labi, pa kreisi, visiem saviem mīļajiem radiem un klases biedriem. Cik ilgā laikā cilvēks vidēji var iemācīties vienu svešvalodu? Tādā labā līmenī, lai neapjukt, lai varētu uzdot jautājumus. Tas, cik ātri viņš māk pietupties, tas viss ir vingrinājuma skaits. Tad valodā plus mīnus, mēs paskatāmies vispārīgi skatoties, ir kaut 6 līmeņi. Katrs līmenis ir 160 līdz 200 stundas. Kāpēc man angļu valodas skolotāji bija pārsteigti, ka 2 gados es no sešnieka, knapu sešnieku uz liecības pēc 2 gadiem varēju dibināt valodas skolu, tāpēc, kad es no rīta cēlos 7, es mācījos kanādiešu skolā. Man kojās, kopmītnēs man bija kanādieši, mēs ar viņiem kopā cēlāmies amerikāņiem. Skolu mācības visu dienu bija angliski ar amerikāņu un kanādiešu profesoriem. Pēcpusdienā mēs ar visiem tiem kanādiešiem arī pildījām mājasdarbus līdz 1, 2, 3 pa nakti. Man 15-16 stundas dienā bija, es vienkārši stāvēju veikalā un teicu hello, ja, bet man bija reāla saskarsme ar to valodu. Ja tu trenējies, piemēram, par 11 stundām dienā, loģiski, tas izrāviens būs mērķa ātrumā, vienkārši ar milzīgiem soļiem. Ja tu to dari vienreiz nedēļā, tad viņš tev būs izskaisīts par 17 gadiem. Tas viss ir pietupienu skaits. Te jautājumu uzdod kāds, kurš ir jau šajā mācību procesā, bet acīm redzot, viņam ir bailes par savu akcentu, par to, kā viņš izklausās. Kā pārvarēt šīs bailes un sākt runāt? Šo te pašu jautājumu uzdeva intervijā cilvēki Jauda. Un tas nozīmē, ka gan jauniem cilvēkiem, gan veciem cilvēkiem ir bažas, kā es izklausos. Bet ir atšķirība vai akcents vai izruna. Jo izruna, kakis vai kaķis, tur ir atšķirība. Ne? Bet ja tev ir nedaudz citādāka mūzika, melodija, kas izskan tāpēc vien, ka tavējā mēle un visi sejas muskuļi ir ietrenēti, varbūt vairāk latviskāk vai pēc Austruma Eiropas.
Jā, vai kaut vai tā kā mēs, kur braucam, visur ir ēst. Es gribu ēst. Un cits smējās. Liepājas pusē mēs ejam ēst un gulēt. Jā. Un citreiz tā ir odziņa. Cilvēkam ir kaut kāda savējā rozīrīta, savu buķeti, ja tev var saprast. Ja tu, piemēram, nepareizi izrunā, tad gan tev nesapratīs, bet tas nav akcents. Un ir tā, ja tu ir divi varianti. Ja tev tas akcents nemainās, tad ar staltu muguru skani kā skani. Galvenais izrunā vārdus pareizi. Bet ja tev tiešām rūp, ka tu gribētu izklausīties pēc tāda kanādiešu, amerikāņu vai brita, tā nav slikta vēlēšanās, bet tad ej un trenējies ar kādu, kurš tev sadzird un kurš tev trenē. Tas tāpatās kā gribētu spēlēt kā porziņš un neiet uz treniņiem. Un vēl ir svarīgi pie akcentu un izrunas ir svarīgi neēst angļu maizīti ar latviešu muti. Tas ir, respektīvi, un tur viņš slēpjas tā odziņa, ir tas, ka mums ir, jo tieši par akcentu runājot, un izrunu ir jārunā un jākustina mutes muskuļi savādāk nekā tu to dari latviski. Tā angļu maizīte ir jāēda savādāk. Amerikāņu maizīte ir jāēda ar smaidu. Ja? Tik tiešām ir nianses, ka tu pirms pāriet mājās paskatīties filmas, jūs redzēsiet, ka mute kustās savādāk. Ir konkrēts mazas nianses, kur mēs latvieši esam iemācījušies to pateikt kaut kā tā, amerikāņu, ja angļu atkal pateikuši citādāk, austrāļu citādāk. Un tad tev ir jāiemācās tās citas mutes kustīt, tieši mēles. Varbūt ir kāds mazs vingrinājums, ko mēs tagad ātri visi varam patrenēt šeit? Ātri nevarēs, bet tā ir tā galvenā lieta. Vienkārši paskatieties YouTube un jūs pamanīsiet to, ka tiešām mutes bišķiņ citādāk kustās. Par to akcentu šajā pašā sarunā, kur jūs jau pieminējāt, atskanēja arī šī ideja vai aicinājums paskatīties uz francūžiem, kā viņi runā, un ka viņiem ir šis tas izteiktais akcents, bet ar cik staltu stāju un cik drosmīgi viņi to dara. Arī tagad nesenajās politiskajās sarunās Emmanuels Macrons, es skatoties uz viņu gribēju runāt tā kā viņš, man likās, vārds. Tas ir tik stilīgi. Jā, pārliecība ir milzīga nozīme, un pārliecība tiešām veidojās. Jā, galvenais ir iet un runāt un nedomāt par to savu ego, kā es izskatīšos citu cilvēku priekšā, bet, kā Gunita minēja, galvenais, lai man saprot, cik skanīgi tās ir mazākais. Kas būtu svarīgākā uz izaugsmi orientētā darbība, ko cilvēkam mūsdienās vajadzētu iekļaut savā ikdienā, lai viņa prāts paliktu as visas dzīves garumā? Šis bija labs garš jautājums. Es varu tikpat gudri atbildēt, vai katru dienu sevi pakļaut kaut ko tekstiem, kas ir radīti pirms Gutenberga preses. Normālā civilizētā valodā pateikt, tas ir lasa Bībeli. Raksti, kas ir izturējuši 100 gadus un 1000 gadus. Ja, tad, tas nav joks, tā ir viena no lietām, kas ir svarīga. Citi to sauc par renesanses laiku, kad tu dod iespēju sadzirdēt kaut ko tādu, kas nav tev apkārtējos trokšņos. Un to tu vari izdarīt tieši caur Dievu vārdu. Tas būtu viens no tādiem tiešām reāli praktiskiem instrumentiem. Kas būtu jūsu 3 panākumu stūrakmeņi? 3, jā. 2 es jau minēju. Un tad uz risinājumu orientēts cilvēks, lai uz tevi nav jāgaida, tur savu vārdu, centies būt pirmais ar savu iniciatīvu, lai citiem nav jāatgādina. Un 3. Es to savā laikā izlasīju kādas iestādes toaletē. Tur pie sienas bija zīmīta, un tur bija rakstīts: atstāj šo vietu tīrāk nekā tu to atradi. Un tas ir kļuvis man par moto. Man liekas, man joprojām viņš stāv Facebookā, kā kur ir mans moto. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienalga tu aizēji pie kāda ciemos, paēdāt, pasvinējāt, piestumt to beņķi atpakaļ, neatstājies sevis, ka kādam citam ir jāvāc. Ne? Kas vēl var būt? Ieraudzīja papīrs nokrits. Nekas, ka tev līgumā nav rakstīts, ka tev nav jāceļ papīri. Bet kurš pamanīja, tam tas jāizdara? Es dzīvoju pēc tāda, ka katru vietu, katru klasi, pat cilvēku atstāt labāk, nekā es viņu satiku.
Kā jauniešiem šodien nodot vai iemācīt finanšu pratību? Jo ne visiem varbūt vecākiem ir tāda laba pieredze tajā. Un iespējams, šeit ir kāda grāmata, ko jūs ieteiktu, vai podkāsts, ko jāklausās? Jā, tur vajag jaunas grāmatas, tur ir vienkārši konkrēta lieta. Tad finanšu pārvaldībā ir tie, kā dzīvē ir aploksņu sistēma. Bet ir arī tas, ko mēs mūsu bērniem arī mācījām, ko mēs bijām mācījušies. Tad tu ienāk 10 naudiņas, vai tas ir dzimšanas dienā, vai tu nopelnīji kaut kādā veidā. 10 naudiņas tev ienāk, loģiski tu noliec 1 vai 2 naudiņas priekš labiem darbiem, lai atbalstītu labdarībai. Tad un kaut kā vēl 3-4 naudiņas tu noņem, 4 vairāk, tu dzīvo pie vecākiem, tad tev pa īri nav jāmaksā 4, varbūt pat 5 naudiņas noņem nost uzkrājumiem. Un tad tās 4, kas tev tur palikušas, tur iet un triekt čipšos. Nevis tu visas 10 notriec. Protams, kaut kādā brīdī, pirmajā laikā, pirmos gadus, 2-3, tas ir briesmīgi, jo tajā uzkrājuma aploksnītē tur ir vairāk vēju nekā saturs. Bet pēc kaut kādiem 3-4 gadiem, tas ir tas, kas ar mūsu bērniem bija. 3-4 gadiem, kad viņi sāk redzēt tur 100 un 1000, kas tur ir uzkrājušies, un tad jau tu saproti, kāpēc tu to dari. Un tad tu liec arī sāk mācīties jau arī kaut kur ieguldīt finanses. Tā kā vienkārši sistēma, tur nav nekāda maģistra grāts jānoliek. Tad došanas aploksnīt, uzkrājuma aploksnīt un tērēšanas aploksnīt. Un visbiezākā ir uzkrājuma aploksnīt. Tas ir tas, kur tu visvairāk liec. Tāpēc, jo tu ātrāk sāc uzkrāt, jo tu tālāk tiec. Lielākā daļa pie uzkrājumiem kaut kādiem atmostās kaut ko 45-50 gadu vecumā, ka viņi jau sāk pensijas vecums asmaržot. Un tad sākās kaut kāda šitā darbība. Bet, ja tu sāc to 20, mums jaunieši, mūsēji bērni, tā nebija mūsu kaut kāda sadāvināta nauda, vai kas, viņiem nevienam nav bijis mazāk kā 3-4 tūkstoši uzkrājumos uz 18 gadu jubileju, kad viņiem paliek 18 gadi. Un arī tas, ko jūs minējāt, Anikai, tā mūzika viņai bija, tad, kad ir tas radošums, tas tukšums, tā garlaicība, tur viņi varēja radīt, bet izdot albumu, kur ir vajadzīgs finanses, viņi tīrīja mums ir Airbnb un Booking vietiņas, un viņi tīrīja, viņi ļoti labi tīri, viņi nopelnīja naudiņu, un tāpēc, ka viņai bija tā sistēma, tās 3 aploksnītes un uzkrājumi, viņa varēja to albumu izdot, tāpēc, ka viņai bija sakrājusies naudiņu. Un interesanti, ka viņam kāds saka, tie biezeņi bērni, saproties, viņi bija 3-4 tūkstoši sakrājušies. Ne, tāda pat nauda ir izgājusi arī viņa klases biedriem caur rokām vairāk gadu garumā. Vienkārši viņi bija iemācīti pieturēt to naudiņu. Tā kā pavisam vienkārši. Un kas ir pirmā lieta, kas jāizdara? Jānopērk 3 aploksnes, jā? Un otrā lieta jāiet strādāt, jā. Jautājums par laulību. Kas ir stipras laulības pamatā? Mīlestība. Kaut kādai patikšanai jau tur jābūt savā starpā arī. Okay. Man paveicās riktīgi. Es trāpīju labo lozu, trāpīju. Gunita uzauga siltumnīcā, viņa bija pulkveža leitnanta ģimenē, un viņa bija tieši kaut kā uz 3 mēnešiem pasprukusi dzīvot atsevišķi, un tad tajā brīdī viņu nocapēja. Un man paveicās. Savstarpēji patikšanai un ir jābūt kaut kādiem principiem, pēc kā tas tiek darīts, kā es arī pieminēju. Tik tiešām tā tas arī bija mūsu ceļš laulības pirmsākumos. Tas, ka tu zini, ka tu neļaujiet saulē norietēt pār jūsu dusmām. Mēs to burtiski ņēmām, kad nedrīkst iet gulēt, līdz kamēr neesam salabuši. Kaut kādā laulības momentā tev ir tas, ka tas egoisms tādā veidā tiek lausts. Tad arī, kad ir jāmāk lūgt piedošanu, jāmāk atzīt savus kļūdas. Es domāju, ka tas ir arī vēl viens no milzīgiem stūrakmeņiem, kad ir kaut kādi principi, piemēram, puikas, džeki, mēs nedrīkstam skatīties uz citām meitenēm. Un vienkārši acis jātrenē un skatīties tikai acīs. Kurš ir neskaties. Un tas liekas smieklīgi, bet daudz, kur tās klupieni arī tā arī sanāk, kad nav tās kaut kādas mērauklas vai robežas, kuras tu zini, ka nekad nedrīkst pārkāpt. Un tās ir tādas, kā es saku, sentēvu lietas, jo nekuras pierādījuši sevi, kā labi esam.
Protams, tas viens var censties, un ja tas otrs būs mērkaķis, tad tur arī nesanāks tik labi. Abiem jādejo. Mūsu sarunas moderators, kurš iesūta jautājumus, laulāts cilvēks, ģimenes cilvēks, pēkšņi sāka likt sirsniņas uz visiem jautājumiem, kas par attiecībām ir. Tā kā vienu nolasīšu, kā jūs iepazināties. Bija piekdienas vakars. Es biju pilsa vēl. Tie bija 90. gadi, jauniešu vakari bija pilni un interesēja, kas tajos jauniešu vakaros notiek. Man bija labs draugs, kurš tajā laikā bija Latvijas čempions skateboardā. Es domāju, vai viņš ir riktīgi to galvas asits, vai nu kaut kas tur ir. Es aizvilkos uz viņu jauniešu vakaru un es redzēju, tur viena smuka meitene priekšā stāv. Un tas, protams, lika praksē visu savu uzmanības piesaistīšanas māku un kaut kādā veidā paņēma vienu draugu līdzā, lai varētu viņu sapazīties vēl kaut kur. Otrajā reizē man to draugu nevajadzēja vairāk. Un kā no Gunitas puses tas izskatījās? Mans puses bija tā, ka sākumā, un Andrs to zina, tā ka es drīkst teikt arī skaļi no sākuma, ka es viņu redzēju un likās, fuj. Bet, ar ko viņš man paņēma, bija tas, ka viņā bija tik interesanti klausīties, ka man ir gluži vienalga, kā viņš izskatās. Mācīties tajā, Džek, mācīties muldēt. Runāt, es gribēju teikt, daļrunīgi runāt. Nē. Tā kā, un zinat, līdz pat šī dienai. Es joprojām esmu viņa lielākais fans prāta rīt rosmēs, un es klausos, un man citreiz liekas, kad pierakst blociņu arī šovakar, man likās, un man joprojām ir tā pati vilka, man interesi viņā klausīties. Un... Tā ir milzīga svētība, ka tu atrod to cilvēku, kas tev no Dieva, ka labu cilvēku, ar kuru pavadīt dzīvi, tā ir. Jā, ja es pirmā pareizi atbildu, bet otrā ir noteikti dzīvē lēmums, tas ir par otru cilvēku. Biznesa, nekas cits. To neatsver. Ir tāds teiciens Angļiem, kad laba sieviete no švaka vīrieša uztaisīs vienu veselu, un slikta sieviete no viena vesela labi, ja daļiņa atstās stāvam. Un tieši tas arī manā gadījumā. Es uz to brīdi, kad mēs satikāmies ar Gunitu, tad īsā versija 90. gados es biju ielu muzikants. Man labākais draugs bija Rolands Udrs. Mēs kopā mūziķis, kas kaut kādu laiku bija pazīstams. Viņš cieta avārijā un tagad viņš sēž ratiņkrēslā. Un mēs tajā laikā dzērām visu, kur bija alkohols iekšā un izņemot to dekolons. Tik tālu mēs laikam netikām vēl. Bet vidusskolu. Un mēs daudz naudas pelnījām. Tie bija 90. gadu sākums. Mēs braucām uz Rīgas centrālu tirgu un pie Universāla veikala. Mēs vienā sestdienā pelnījām vairāk nekā mūsu vecāki mēnesī strādājot. Un tad manā gadījumā mēs visu to naudu nodzērām. Un, protams, tāds dzīves stils nav dziļi akadēmisks, kā rezultātā es arī nekur neiestājos pēc vidusskolas uzreiz. Un tad man vecāki palika dusmīgi. Viņi pateica, viss tev jāatrod darbs. Un tad es būtībā uz to brīdi, kad mēs satikāmies, es biju maza pusnodzerta nelaime 18-gadīgi gaļas izcirtējs. Un viņi pēc kaut kādas sapazīšanās laika, viņai tiešām ir Dievs devis iedrošināšanas dāvanu. Viņi manī saskatīja kaut ko vairāk nekā es pats. Tajā brīdī, kad mēs satikāmies, man vienīgā sapnis 3 mēnešus jau pastrādājis par krāvēju un gaļas izcirtēju. Vienā Universāla veikalā Liepājā pagrabā visu, ko es gribēju, kaut kas varētu no priekšnieces izkaukt kaut 5-10 eiro vairāk latu. Algu, un tad, ja mēs jūlijā man atvaļinājums vasarā būtu, un tad rīktīgās ballītes būtu, baigi foršā dzīve tā būtu. Un viņi man sāka saukt Gunit, man sāka saukt par direktoriņu. Mans direktoriņš. Tā videi baigi liela nozīme. Ja, tas ne tikai pieaugušie mācās par to, ka tu esi vidējais aritmētiskais no 5 cilvēkiem, ar kuriem tu visvairāk pavadi laika, ar kuriem tu salīdzini sevi. Tāpat arī jaunieši ļoti uzmanīgi jāklausās līdzi un jāskatās, ar ko jūs pavadi laiku, un ar ko jūs pēc kādiem standartiem jūs būvējat savu dzīvi vai pielīdzināt. Jo ļoti ātri tā vide uzsūcās. Es atceros, man bija ambīcijas vidusskolā, bet pēc vidusskolas 3 mēnešos viss viņas aizgāja pa pieskari, un Gunita bija tā, kas mani no tā izcēla ārā. Tas iedrošinājuma vārds, viņam ir milzīgs spēks. Es tas atdzirdēju arī to, ka mums ir jādomā, kā mēs saucam savus mīļos cilvēkus. Jā. Jo citi saka lāčuks, pelīte, zaķīce, jā, bet direktoriņš. Jā.
Patiesībā es ar savu 4-gadīgo puiku tā daru, ka es viņu citreiz saucu par juristiņu vai ārstiņu, ja nekad par kaut kādu dzīvnieciņu. Ja. Tā kā cerība. Tas jau ebreju variants, saproties, lūk, mans dēls Johazevs Čelrurhs. Viņi jau nekad nesaka tikai vienu vārdu, viņi pasaka arī profesiju līdzā. Jā, vēl par attiecībām, pēdējais jautājums par attiecībām tieši, vai vēl tagad arī ejat randiņos, cik bieži? Noteikti jūs uzaicinās uz laulāto semināru, pēc tam es tā jūtu. Mēs tikko atgriezāmies no Jaunzēlandes, mēs tur 2 mēnešus bijām 2-1. Bija pietiekami gars randiņš. Bija pat tā, ka vienreiz 3 reizes Gunita man teica, zini, tu varētu iet kaut kur pastaigāt. Es nebiju pirmais tas. Es pat bērniem teicu, kad mamma man pateica, ka viņai pa daudz es esmu. Vajadzēja bišķi arī mītājiem, tādu savējo laiku. Mums ir bijis dažādi. Mēs ļoti labi akūti jūtam, kad ir laiks vajadzīgs vienkārši parunāties. Mēs ejam staigāt no rītiem kopā bez telefoniem. Zināt, tas cimds ar rociņu mums ir kaut kā sastrādājies uz to, ka, kad vajag parunāties, tad vajag. Un kad atkal ir jāiet strādāt, tad ejam strādāt un izjūtam tās viens otra vajadzības un respektējam to. Un tas, protams, ir caur tiem gadiem izveidojies. Mazliet jau pieminējāt, bet jautājums, kad viņš pazuda tikko, kad jūsu bērni vēl dzīvoja pie jums, kā viņi pelnīja naudu. Viens es saprotu, kad viņi palīdzēja jūsu biznesā ar tīrības uzturēšanu, vai arī bija kaut kā cita veida, kā jūs viņus motivējāt, ko viņi darīja. Mums pieder vairāk nekustamie īpašumi, biroja ēkas vēl. Un tad parasti, kad mēs kaut ko iegādājamies, tad tas ir briesmīgā stāvoklī, un tad mēs viņam liekam strādāt tur. Tad viņam ir iespēja kaut ko graut un nest un tīrīt un grūžus un konteinerus krāmēt. Tas ir, kad viņi bija maziņi, mazāki. Tad, protams, bija pēc tam arī, kur mums ir tie īres dzīvokļi, tad tie ir bijuši jātīri. Tagad jaunākais dēls to dara arī ļoti labi, pat arī dara. Mēs vienmēr esam skatījušies, kas ir tās iespējas. Vairāk, protams, par savas istabas tīrīšanu mēs viņam nemaksājam naudu, bet tur, kur es zinu, kad es biju apņēmies maksāt kādam, vai tas ir, pirms meitas savas 2 palīdz mammai arī video editēt, ja mēs kādam, es zinu, ka mēs par to maksātu naudu, tad, tāpēc, ka tu ar to pašu uzvārdu es taču tev neapdalīšu. Mēs jau maksājam arī saviem bērniem par darbu, par kur mēs bijām apņēmušies maksāt. Bet, ja jums ir tāda pavisam maziņa ķipara mājās, tad mēs bijām diezgan radoši. Es atceros vienu vasaru, tur, kur ir tie bruģītes. Ja, šeit tur aug nezāles, vai es viņas izravēju, vai kāds mans mazais. Es teicu, 1 nezāle, 1 centiņš. Un viņi tik cītīgi visu izravēja, un tad gāja uz vietējo veikalu nopelnīt to naudiņu. Bet vismaz mēs viņiem domājam, kā mēs varam pieredināt pie tā, no kurienes rodās naudiņa, vai ne? No darbiņa. Ko vairums vecāku mūsdienās no jūsu novērojumiem dara nepareizi vai varbūt vienkārši nedara, kas pietrūkst? Numur 1, viņi ir atstājuši jauniešus patvaļā paši pa sevi. Viņi sēž savās istabās, viņi sēž savās ierīcēs. Tur ir zili brīnumi, kas tur notiek, ko viņi skatās. Ja paskatītos history, tur mats saceltos stāvus. Un kad netiek nolikts nekādas robežas iekārtām un ierīcēm. Mēs neguļam ar telefoniem, mēs guļam paši kopā viens ar otru. No telefona guļu savā starpā vansistabā. Un, kad mēs to pasaka, tu vienmēr ir tāds, tā it kā es no mēnesi būtu nokāpis. Tur elektromagnetiskais lauks ir, ko tur domāt vispār. Pie vāda pieliec telefonu, tur ir normāls, tā kā mikroviņa krāsnī lauks. Nafig man to vajag. Un tie pīkstieni vēl kaut kādi. Un kā tu pamostās? Ar modinātāju. Vai iet ātrāk gulēt? Nav taču nekāda raķešu zinātņa, es domāju. Vienkārši. Un tas ir tas, kas daudz, arī paši pieaugušie, viņi guļ ar telefoniem uz nakts skapīt, pie vāda pieslēgts vai vēl kaut kas. Really? Un noslēdzošais jautājums, vai nekad nav par vēlu sākt? Ir. Kad? Ir pa vēlu sākt. Saproties, ja tev Dievs bija devis talantu būt par porziņu, un tu tagad pie 40 gadiem atmodies, tad good luck. Piemēram, jūsu pašu piemērs ar sociālo tīklu lietošanu, es saprotu, ka jau pāri 40
kas nemaz nav tik daudz, jūs tad uzsākāt un jau līdz miljoniem. Kā jau tevi teicu, no vienas puses atsaukties glābšanas vēstību, līdz pēdējiem vilcienam, un ir galvenais paspēt. Bet atkal no otras puses daudz foršāk ir izdarīt lietas ar to vērienu un ar to jaudu un ar to amplitūdu un apjomu, ko Dievs ir paredzējis tev, nevis kaut ko novilcināt. Un tāpēc ir jābūt ar acīm un ausīm vaļā. Ir tāda lieta joprojām, kad ir pareizais laiks, pareizā vieta. Ja jūs tagad šeit izdomāt pēc 35 gadiem, ka jūs pie Dominas gribat taisīt savu baznīcu, arī būtu good luck. Bet jūs to izdomājat laikā, kad tur, krusti bija jāmet. Pie tā lēmuma tad arī ir jābūt pareizā laikā, pareizā vietā. Un jābūt atsaucīgam uz to, jāiet laikam līdzi, jāiet tam kontekstam līdzi, ko Dievs ir dāvājis. Un tas attiecās gan uz attiecībām, tas ir daudzos slāņos, gan finansēs, gan pie veselības, gan pie attiecībām arī un izaugsmas iespējām. Ir jāklausās. Nevēl pirmās 7 nodaļas savam pamācībām visu laiku tikai vienīgi par gudrību, cik viņi forši un cik viņi svarīgi, un cik viņi svarīgi, un cik viņi forši, un cik viņi svarīgi. Liekas, come on, get to the point. Ejam tālāk kaut kur. Bet tā ir. Ja tev nav tās gudrības, un tu neesi atvēlējis tam laiku, un tu neesi vispār iedziļinājies, un tev zum visādas ziņas galvā par to, kas notiek vienā robežā, otrā robežā, ko viens karalis saka, ko otrs karalis saka, ķēniņš, bet tu nedzirdi, ko debes ķēniņa tēvs saka, tad ir tiešām grūti. Un tad var nokavēt, var palaist garām tās iespējas, jo mums arī bijuši gadi, kad mēs esam mocījušies, bija laiks, ka mēs nezinājām, ko nozīmē pārdošana un mārketings biznesā. Mums ilgi gadus, mums bija, es atceros, otrais bērns, Annika, mums piedzima. Mums ļoti bieži bija tā, ka mēs nevarējām pamperpaku nopirkt veselu. Bija jāiet uz tuvēju, jo mums tur bija viens tāds stūra veikaliņš, kur pa gabaliem tirgoja. Un tā bija vairākus gadus. Un es biju 10. tiesdevu, un es biju baznīcā gājējis, tad slavēšanas vadītājs, draudzes priekšnieks. Un kā nevarēja savilkt galvas, tā nevarēja savilkt galvas, tāpēc, ka nebija zināšanas, nebija prasmes par kaut kādu konkrētu lietu. Un tiklīdz viņas ieguva, un tas ir tas trakākais, citreiz tu vari sēdēt tik tiešām uz veselu maisu ar labām sēklām, bet līdz kamēr tu viņas neieliks augstnē, vai arī tu nezinās, kas ir tā augstne, kur viņi ielikt iekšā. Tu vienkārši sēdi uz kaut kādas kābarības toriņu, savs materiāli kaut kādu. Un mums tikko nesen bija tāds gadījums, kur mēs pētam tirgu, skatāmies, un bija viens produkts, kur mēs radījām ļoti labs produkts, viens video apmācību kurs, un 4 mēnešus studijā sēdēja ar video džeku katru dienu un editēja, un mēs viņu izdodam, liekas, tagad aizies, un pļurkš nekas nesanāk. Un mēs netīšām pētot tirgu ieraudzījām, kad ir viens cits veids, nevis video kurs, bet audio kurs. Un godīgi pateikšu, es esmu akadēmiķis, un tās arī citreiz ir tāda problēma. Tās mūsu zināšanas citreiz ir arī mūsu slasts un pieredze saskatīt jaunas iespējas. Jo kas iemācās angļu valodu klausoties? Taču zini, pareizi atbildi ir privātstundas. Dzīvi cilvēki, tu tiks ātrāk uz priekšu. Un taisnība man bija. Bet arī laikā, kas notika, es biju palaidis garām to, kad ir ļoti daudz cilvēku arī, un tas ir mums baznīcas vidē jāskatās. Mēs zinām, pareizi atbildi ir atnākt uz draudzi. Un būt kopā ar draudzi. Bet ir vesels bars ar cilvēkiem, kur šī brīdī nav gatavi atnākt uz draudzi. Viņu dažādi iemesli dēļ, bet viņi ir gatavi ieklausīties kaut kādā lietā. Un šī gadījumā īsā versija pagājušā gada mājā, labi, ierakstīsim to audio kursu. Uz šo brīdi viņi ir vairāk nekā 100,000 eiro nopelnījis tikai Latvijā ar šo te. Strādājot pāris stundas dienā. Pareizā augstnē pēkšņi pie pareizas situācijas, ar pareizām zināšanām, ko Dievs dod, tu pēkšņi to, ko tu esi varbūt kaucis uz debesīm gadiem, tad tas var nedēļas laikā vai pāris dienu laikā pavisam kardināli pagriezties.